Un šajā video es jums parādīšu, kā reiķināt laukumu un tilpumu vairākām figūrām. Sāksim ar kubu, kas ir vieglāk abiem izreiķināt. Daudzos kontroldarbos būs A, B, C. A, praktiski te visi ir A, jo šis ir kubs, viss ir vienāds. Tādēļ vienā V, lielais V ir tilpums. Tilpums kubam ir A kuba, vienāds A reiz B reiz C. Šis strādā, jo kubam visas malas ir vienādas. Visas malas ir vienādas. Visas malas ir vienādas. Vienāds. Kā to dažreiz parāda šitā te. Šitā parāda dažreiz. Šitās līnijas, katra šitā tā var redzēt. Vienāds. Es pakustināju kameru biki. Tagad laukums ir vienāds ar S. Laukums burts lielais ir S. Vienāds 6A skvardu. Vai 6 iekavas A reiz B iekavas C. Tas ir vieglākais, kā izdarīt tagad taisnis stūri paralēls kalnis. Biki grūti izrunāt. Es neesmu pats labākais mākslinieks. Ir A reiz B reiz C. A, B, C. C ir praktiski augstums. Tas ir šitais. S, kas ir laukums. Uzrakstīsim V, vienās V. Ir tilpums un S ir laukums. S ir vienāds 2AB plus 2B C plus 2A C. Tas ir laukums. Var redzēt tilpumu, laukumu
Un kas ir lielais V un lielais S? Tagad uz biki grūtāk saprotamu. Kur tā formula? Atradu. Tagad cilindrs. Cilindrs. Cilindram. Es teicu, tas ir vieglāks par piramīdu, jo tev tur nevajag to. Ok. Kas te būs? Te nebūs C, te būs H. Šis būs R. Mazais R. Vai vienāds? PR laikam. Jā. PR squared. Tagad. Šis ir vieglāk. Var redzēt. Tilpums šitam. Nē, nav vēl pabeigts. Reiz H. Tagad S visai figūrai. Vienāds 2 plus. Tagad mēs reiķināsim malas. Kas ir 2 PR. R ir radius. R ir radius. Šis simboliņš ir pi vai ir vienāds ar 3,14. Nopaļots tas ir. Cylinder. Okay. And I did some research. Okay. This is, I think, the correct one. I don't remember. Y2, because there are two Kal 2, jo te ir 2 šitie te. Apļi vai riņķi neatceros. Un šis ir C, kas ir apkārtmēr. Nē. Nē, paga. I check the formulas and you have to add and you have to multiply by h. Okay, this is the formula. These are the formulas.
the volume, the surface area, I think. Yeah, this is the line, and this is the correct one. Now, while we're still talking about like P and stuff like that, let's talk about the ball. If I could draw it, this is the ball. R S equals 4p r squared. Why? I don't know. 4p r squared. This is a simple one. This is simple. But tagad mēs runāsim par lodi. Lode ir diezgan vieja. Tāda viegla. R. Laukums pilnais būs 4 P R otrajā vai kvadrātā, kā tu gribi. Tagad tāda dīvaināka formuliņa tilpuma, kas ir 4/3 P R kubā. PR kubā. Laukums ir diezgan viegls. Tilpumam ir biki grūtāks, ja tev ir jāatceras šitā daļa. Tagad, ja tu zini, kā apieties ar apļiem, tev būs viss labi. Būs labi, ja tu zini, kā apieties ar apli. Es arī parādīšu, kā noteikt ar. R ir no viduspunktā, rakstam. R ir radius ir nogrieznis, kas savieno centru un ārējo līniju. Ārējā līnija ir šis te ārpuse. These are the basics of it. Mostly you need to understand what is P. Tev ir jāsaprot, kas ir P, kas ir radius, un kā viņus noteikt. Tev ir arī pastāv tāda lieta kā diametrs, kas parasti ir ar es uzrakstīšu mazajā. Diametrs praktiski ir nogriezis, kas savieno vienu šito un šito caur centru.
neatceros precīzi, ka dažreiz kontrolieris būs diametrs, un tev jāuzzina rādījus, un tev ir kaut kas jāizreitina. Tā ir, es to uzrakstīju tā, lai tu zini. Tagad šķiet, ka daram tagad nezinu nosaukumu, bet šādai figūrai. Vārdā. E 3D figūra šāda, nezinu nosaukumu, bet es tev varu pastāstīt, kā izreikināt laukumu, un tagad mēs esam pie 3 stūriem. Šai figūrai ir H, kas ir augstums. H, augstums. Ir augstums. Tagad tev ir A. Kas vēl tur ir? You're not really gonna need a B right now. But you might call this B. For some reason I called it C in my form. Es nosaucu viņu par C, bet tas ir B. Un šis būs tad C. Kā izreikināt tilpumu ir A reiz H dalīts 2 reiz B. Var darīt šādi. Tas ir praktiski, tas ir praktiski veids, kā darīt. Ja tev ir taisnleņķa 3 stūris, tev būs vienāds A reiz B dalīts 2 reiz C. Jo, ja tev būs taisnleņķa 3 stūris, tev būs taisnums. Un tev vajadzēs izmantot taisnleņķa, to tā formulu. Tagad laukums ir jāatceras būs 2 A reiz H zem daļsvītras 2, okay? Plus A, B, plus 2, B, C. B, C. Tas ir laukumā. Te var redzēt visas formulas. Viņas ir diezko vienkāršas, ja tu zini, kā apieties ar 3 stūri. Grūtākā lieta man šķiet, ka ir izreikināt 3 stūri, jo vajag atcerēties to formulu. Šīs 3D figūras nav pašas vieglākās, lai izreikinātu visu. Tagad mēs ejam uz grūtākajām 2, 3, 4. Tās pēdējās 2 nebūs tik noderīgas, bet tas ir flex, ja tu viņas var izreikināt. Tagad piramīda. Zīmēšu tā, lai tu vari ir
H1, H2, A, B, C. Šim sāksim ar tilpumu, jo tas ir vieglāk. Abu, H1 ir, iedomājies, H1 ir visas piramīdas augstums. H2 ir malu trīsstūra augstums, ko var izreikināt, bet es jums to negribu, kas ir ļoti kaitinoši. Un sadali visu to te ar 3. Jūs varat redzēt, ka šī formula ir diezko kaitinoši atcerēties, jo to vajag atcerēties ar 3, kuru augstumu. Tā, kad ir 2 vai vairāki augstumi, tas ir kaitinoši. Amerikā izmanto, es zīmēšu vēl vienu piramīdu, bet lielāku, tā, lai mēs var redzēt visu. Izmantos Amerikā daudzreiz izmanto L, un tad šitam būs H. Un tad abu C, viss tas noprojām ir vienāds. Amerikā izmanto te slīpais augstums, 3 stūra slīpais augstums, ir 2 augstumi. H1 ir piramīdas pilnais augstums. H2 tiek izmantots tikai H2, kas ir H2? H2 ir šitais tā 3 stūri, tikai laukumam. H2 arī var izreikināt, izmantojot šo formulu, vienāds C². Kas ir kaitinoši, kuru es pat nesaprotu tāļus, es vienkārši ierakstu viņu. Es pats vēl neesmu sapratis, mēs vēl neesam uz to tēmu matemātikā. H1, H2 un Pitagora teorija. Pitagora teorija. H1 būs C, A² būs šitais tā, B² būs šitais tā, C. Nē. A² plus B² plus C². H2 ir šitais. Ok. Es pārrakstīšu. A² plus H 1, 2, otrā. Vienāds H šitais. Tā, lai jūs varat saprast labāk. Tagad konus, kas ir vēl kaitinošāks.
Paga. Ok. Ok. Konus tagad. Konus. Sākam ar tilpumu. Mēs esam sākuši ar tilpumu visu laiku. Tā arī sākam tagad. 1/3 H R P R squared. R. Šāda ir tā formula. Šāda. 1/3 H P R otrajā. Vai kvadrātā, kur tev rakstīs. Laukums tev no sākuma būs jāizreiķina šitā. Es uzreiz rakstīšu pilno formulu visam. PR HD. Jā, es jums nepaskaidrošu to. Uzzīmēšu lielāku tā, lai vieglāk var sazīmēt visu. Šis ir H1, šis ir H2, un šis ir R, un tas ir R, ok. Tagad jūs sākat saprast, cerams, ka jūs sākat saprast. Mēs reiķinām tagad šis ir sāniem, lai izreiķinātu sānus. Mēs izmantojam šo, jo viņš ir tas slīpais. Labāk var saprast, ja es uzzīmēšu šitu un te, šito. Šis ir tas slīpais H, kuru es te runāju, pie piramīdas runāju, bet tagad viņu var tā rītīgāk redzēt, jo tur ir mazāk lietas, ko pierakstīt. H1, ir tas parastais augstums, R ir R, R ir radius, pi vienāds ir aptuveni 3,14. Tagad turpinam ar laukumu. Vienāds plus A plus P R squared. PR, tas ir vienkārši A plus. Šī ir pilnā formula. Abas pilnās formulas ir te. Laukums vienāds PR H2 plus PR otrajā. Kas ir vieglāk. Šo ir diezko viegli. Te noprojām var H2 izreitināt. H2 vienāds šis plus H1 otrā. Šis konusam izreitināt ir viena no grūtākajām lietām, ko varu izdarīt. Grūtāk lieta ir šitāda. Liek citu lapu. Jā, šitā darēs. Nepasiet, kā viņam tur kups, tas bija cits mēģinājums ierakstīt šo video. Vajag izdzēst. Es tagad jums parādīšu, kā izreikināt. Formulas abām ir gandrīz vienādas.
Ok. Es uzzīmēšu lielāku patiesībā, vajag lielāku viņu. Daudz lielāku, tā lai tur vieta vairāk. I cannot draw. Es nevaru zīmēt. Tagad var paskaidrot labāk. Kurš šitais būs? Paskatāmies otrajā. Kur te bija? Jā. Ok, es jums paskaidrošu. Te šai ir vairāki. Sauksim šito par H. Nē, nevis H1. Sauksim par, cik tā H bija, neatceros. Jā, abas puses ir vienādas, tad te ir 3H, bet es jums parādīšu šitādu. Šitais būs H5. Šis ir H5. H2. H1. Šitien būs H3, H4. Tilpums ir būs 2 AB reiz H2. Nē, tur nevajadzētu būt H2. Šito formulu var izmantot gan jebkur, bet es izmantošu labāku. H. Es jums parādīšu universālo formulu šādai 3D figūrai. 3D figūrai. Kas ir AB reiz AB H5 dalīts 3. Kā šito noteikt? H5 tu dabūs saskaitot H1 un H3. H1, H3 daudzreiz tev būs noteikts. Bet ja nav, nu tad slikti. Ja šitie divi ir vienādi, tad var izdarīt vienkārši, vienkārši tā tad. Ja viņi ir vienādi, tu vari rakstīt H1 un tad iekavas 2. Tas ir vieglāk. Tagad laukums, tagad man jāatceras šitajā lapā nav, šitajā. Jep. Paga. Ok, es aizmirsu parādīt A un B. Tagad mēs paņemsim, ja tev B un A savādāki, tad ir slikti. Es jums parādīšu, kā ir universālā. Es tagad atceros, kā es to darīt pats. Jā, te ir vairāki. Ok, te būs
H6 un tad H7. H6, H7 būs labi. Kā tagad darīt? 2 H6 B dalīts 2. Šitie 2 noņemas nost, bet tā, lai var saprast visu. Gudrākā, jo mēs te laukumu reiķinam, mēs varam izfītrot šitos 2, un tagad būs plus A6 B AH6 plus AH6 plus BH7 plus AH7. Šitā visa ir formula. Šī formula ir diezko kaitinoša. Kaitinoša tā formula ir, jo ja tev abi augstumi vienādi, un A un B vienādi, es jums parādīšu, es vienāds. Ja tev viss te ir praktiski vienāds, tas ir perfekti, jo tu vari izdarīt šitā 2 ņemsim būtu tad H1, H2, būtu H2, nē, būtu H3, plus, būtu vispār šitā, bet es jau noņēmu šito, tātad būs 2. Plus A2 AH7 2 AH7, jā. Ja šitie AH7 un AH6 vienādi, tad ir vēl viena formula, S vienāds 4 AH6. Tā ir universālā, ja H6 plus H7 vienādi, A un B ir vienādi. Tad, un šeit tad ir lielākā daļa ir vienādi. Tātad, šis ir ļoti kaitinoša figūra, un, lai zinātu šito informāciju, tas nav vajadzīgs. Un to pašu lietu var izdarīt augstums H1, H2, H3, H4, H5, R. Ja kas? Ja H2 un H4 ir vienādi, tad tas arī nozīmē, ka H1 un H3 arī ir vienādi, jo viņiem ir tas pats, tā pati bāze. Paņemsim universālo, kur jebkuram strādās, tas būs kur man te bija, es atceros, paga. Tagad daram. V vienāds 1/3 HP
ar skvar. Ņemam te H1 plus 1 trešā H3 PR2. Labākā lieta. Un tagad S tagad ir jāatceras PR3 plus PRH. Nē, 2, 4. Man šķiet. Jā. Laukumam ir šī formula. Tilpumam šī formula. Tagad, kad tev ir katra formula, kuru es varēju atrast, es dažus pats izdomāju, jo nekur nevaru viņas atrast. Tev vajadzētu būt ļoti labas atzīmes matemātikā, jebkur, kur vajag. Ja tev ir tilpumi un laukumi 3D figūra. Paldies par skatīšanos, un lai tev jauka diena!